Esiet sveicināti, radioklausītāji! Mani sauc Oskars Zuģickis, un Radio Alise Plus ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Vērtības ir tas vārds, par kuru mēs arī šodien īpaši sarunāsimies ar mūsu viesi, priesteri Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvestu un teoloģijas doktoru Andri Ševelu. Sveicināts, Andri! Sveiki! Šis laiks, Ziemassvētku laiks, kad mēs ģimenēs ļoti piedomājam par daudz dažādām lietām, un mūsu izpratne par Ziemassvētkiem ir diezgan tāda sadrumstalotna, diezgan atšķirīga, jo katrā ģimenē mēs šos svētkus svinam atšķirīgi. Kāds domā ļoti par dāvanām, kāds par garīgajām vērtībām. Andri, kā tavā ģimenē tika svinēti Ziemassvētki un ko tu atceries no bērnības varbūt? Es domāju, ka es nebūšu tāds oriģināls un teikšu, ka Ziemassvētki arī man ir bijuši ģimenes svētki, jo vienmēr arī ģimenē mēs kopā gatavojamies, tā kā es augu kristīgā ģimenē, lai gan tie bija padomju laiki, bet vienmēr mēs gatavojamies šiem svētkiem. Mēs kopā visa ģimene devāmies uz baznīcu, un pēc tam, pēc baznīcas, mēs sēdāmies pie kopīgā galda. Mums bija garšīgas vakariņas, un arī mēs klausījāmies. Mammai bija vēl uz šīm tādām ierakstītas Ziemassvētku dziesmas poļu valodā, poļu tā saucamās kolendas, un mēs tad kā fonā skanēja šīs dziesmas. Lai gan tajos laikos to arī laikam nedrīkstēja darīt. Bet saistās ar ģimeni un arī tādu kopā došanos uz baznīcu un kopā būšanu. Šobrīd, esot prāvestam, protams, es domāju, baznīcās notiek ļoti daudz mises svētku, kas ir pagājis pat šis te gaidīšanas laiks, kad mēs svinam šo te adventi, veselu mēnesi, kad mēs pārdomājam šīs lietas. No baznīcas puses, kas ir tas, kas cilvēkam, tavuprāt, būtu tas būtiskākais, kas šī laikā mums katram būtu, jādara, jāpārdomā? Šis ir laiks, lai katriem svētkiem sagatavotos, ir vajadzīgs arī šis sagatavošanās laiks, un bija 4 nedēļas, 4 svētdienas, kad arī mēs šiem svētkiem gatavojāmies, un, protams, ka mēs pievēršam uzmanību tādām 3 veida attiecībām, lai cilvēks šajā laikā, gatavojoties šiem svētkiem, arī pārdomātu par šo svētku garīgo nozīmi, ka šie svētki nav tikai dāvanas, tikai pasēdēšana pie galda vai kaut kādas izpriecas, bet arī katram cilvēkam šie svētki ir arī garīgi svētki, jo šie svētki runā mums par Dievu, kurš mīl cilvēku, kurš nāk šajā pasaulē, kurš cilvēku meklē, kurš klauvē pie cilvēka sirds durvīm, jo respektē cilvēka brīvību un vēlas būt kopā ar mums ikdienā. Un arī šie svētki mums saka šo svarīgo vārdu nebīsties. Ka nebīsties, Dievs saka, es esmu kopā ar tevi. Lai kas arī tavā dzīvē nenotiktu, es esmu kopā ar tevi. Man patīk tāds sens teiciens, kurš saka, ja tavā dzīves laivā ir Dievs, tad nenozīmē, ka nebūs vētru jūrā, bet tas nozīmē vienu, ka tava laiva nenogrims. Un, pārdomāt arī par šīm lietām, par, varētu teikt, manām attiecībām ar Dievu. Bet, protams, šie svētki ir arī ģimeniski svētki, un arī, lai šiem svētkiem sagatavoties, ir svarīgi ne tikai tur kaut kādu dekorāciju kopīgi uztaisīt vai galdu sagatavot labu, bet arī padomāt par šīm savstarpējām attiecībām ģimenē vai mūsu starpā. Varbūt ir kaut kādi aizvainojumi, lai mēs tad varētu piedot, izlīgt viens ar otru, varbūt parunāt, jo mūsdienās ir šī lielā problēma, ka cilvēki no vienas puses ilgojās pēc attiecībām, bet no otras puses ir cilvēkam trūkst laiks, vai citreiz varbūt arī cilvēki baidās no attiecībām. Un kad veltīt šo laiku, jo citreiz tie konflikti ģimenē arī rodās tieši
tas pamats ir tam, ka mums vienkārši nav laika parunāt, nav laika pabūt vienam ar otru, un tas arī ir šis iemesls konfliktiem. Pēc tam mēs nesaprotam viens otru, neieklausāmies otrā viņa vēlmēs, un tad rodās šie konflikti. Un šis laiks ir, lai mēs varētu pie kopīgā galda apsēsties, arī svarīgi cilvēkiem var parunāt, veltīt laiku viens otram, izlīgt vienam ar otru. Ja, un arī tas laiks, varbūt pabeigšu, kad arī ieskatīties sevi, savā sirdsapziņā, un tāpēc arī adventa laikā tiek uzsvars likts arī uz klusumu, lai būtu cilvēkam arī kaut kāds laiks, kaut vai dažas minūtes dienā, lai pabūtu klusumā, varbūt arī padomāt, kā ir pagājusi diena, vai es ieklausos arī savā sirdsapziņas balsī, jo sirdsapziņas balss arī mums saka, ka dari labu un izvairies no ļauna, vai es tam visam paklausu. Ja mēs skatāmies uz Ziemassvētkiem, jāsaka tā, ka daudziem cilvēkiem, manuprāt, šī Ziemassvētku tradīcija kaut kādā ir transformējusies, mainījusies, un bieži mēs uz Ziemassvētkus savulaik uztvērām tā kā bērnības svētkus, kad mēs svētki bērniem, kad mēs pušķojam eglīti, un arī šobrīd reizēm gadās, kad kam tad es to eglīti nesīšu, neviena, kā saka, man maza bērna mājās nav, vai arī, teiksim, pantiņu skaitīšanas, lai saņemtu dāvanas. Tas kaut kādā mērā ļoti bieži asociējies tiešām svētki bērniem, kad šis ticības jautājums, ticēt vai neticēt salatēvam un citas lietas. Kā tu teiktu priekš pieaugušiem cilvēkiem? Tu jau gan iezīmēji īstenībā dažas lietas, kuras cilvēkam vajag padomāt pašam par sevi, ar sevi, uz ko tu akcentus liktu, varbūt tās tiešām ne tikai par bērniem domājot, bet domājot arī par pieaugušiem. Uzreiz prātā nāk viens tāds interesants teiciens, kurš saka, ka sākumā cilvēks, ka ir cilvēka attīstības process. Ja? Sākumā cilvēks tic salatētim. Pēc tam ir tāds brīdis, kad viņš netic salatētim. Bet trešais etaps ir, kad tu pats kļūsti par salatēti. Man savulaik bija tāds mirklis, kad braucot pilsētas sabiedriskajā transportā, priekšā sēdēja divas meitenes, viena varētu būt 1. klase un viena kāda 4. Un tieši šis laiks bija tad, kad notika sarunas starp abām šīm jaunajām dāmām, un viena otrai atklāja svēto patiesību, ka salatēta nav. Un tad tās mazās meitenes sejas izteiksme, protams, bija milzīgs tāds platas acis, un sevis meklējam iekšā, kas tas tāds ir īstenībā. Un izrādās, ka vecāki ir tie, kas tās dāvanas pērk un visādas citas lietas. Un, man liekas, šis Ziemassvētku laiks tāds brīnumu laiks. Kā tu teiktu, kas ir tiem Ziemassvētku brīnumiem? Kam ir jātic un kā varbūt kas būtu jādara, lai tas brīnums notiktu ar katru no mums? Bet ļoti interesanti tā pavērot, ka tieši šajā laikā Ziemassvētkos, kad ir dabā tas vistumšākais laiks, ja, ka mēs vēlamies tomēr viens otram veltīt uzmanību, dāvināt tās pašas dāvanas, kļūt tā kā labāki, ja, jo dāvanu dāvinot tu arī padomā par otru cilvēku, pirms to dāvanu nopērc, ja, ka mūsos ir šī vēlme tā kā, apdāvināt viens otru, tas nozīmē arī izdarīt kaut ko labu, pašiem kļūt labākiem caur to. Bet varbūt redzēt dziļāku to būtību, jo ir cilvēki, kuri koncentrējas vairāk šajā laikā uz dāvanām, uz labiem galdiem, ciemos došanos un tā tālāk. Tas viss ir labi un tas viss ir vajadzīgs, bet šo svētku būtība, kāpēc mēs vēlamies būt labi? Tāpēc, ka Dievs nāk šajā pasaulē, lai būtu kopā ar mums. Un kad šī dāvana, ko Dievs dāvina cilvēcei, tas ir Jēzus Kristus, kas nāk šajā pasaulē. Un tā ir šī dāvana, ko mēs saņemam, un mēs arī vēlamies varbūt šajā dāvanā kaut kā dalīties, lai dāvinātu dāvanas citiem, bet dāvanas jau nedaudz savādākas. Bet šeit ir šī varbūt, galvenā šī svētku būtība, lai mēs neaizmirstu par to, kas ir šie svētki, jo mums latviešu valodā Ziemassvētki, daudzi uzskata, ka tie ir Ziemassvētki, mēs priecājamies par ziemu. Ja, bet, Krievu valodā un citās arī valodās tie ir Kristus dzimšanas svētki. Ja. Raždistvo Hristovai, ja, ko mēs tad svinam, neaizmirst par to, kas ir tas galvenais šajos svētkos. Bet noteikti šis ir laiks, lai mēs padomātu par
būtiskākām lietām, varbūt arī dziļāk ieskatītos savas dzīves jēgā, vai es atklāju dzīvē jēgu, vai padomāt par to, kas ir laimes avots. Starp citu, nesen lasīju tādu vienu rakstu par Harvardas universitāti, kur jau 1938. gadā ir uzsākts pētījums par laimi. Un tas profesors Roberts Valdingers, kurš iesāka, viņš jau ir miris, ja, bet šis pētījums ilgst līdz šai dienai, no 38. gada. Pētījums par laimi. Katrus 2 gadus cilvēkiem, kuri ir pieteikušies piedalīties šajā aptaujā, tiek atsūtīti jautājumi. Jautājumi, kas skar viņu dzīvi, un pēc tam viņi tiek analizēti šie jautājumi un ir kaut kādi secinājumi. Ja? Un sākumā pirms iesākās šis pētījums, tad cilvēkiem tika pajautāts, kā jums šķiet, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs būtu laimīgi. Tad 80% cilvēki saka, ka es būšu bagāts, ja es būšu laimīgs. Citi teica par slavu, ja es būšu slavens, populārs cilvēks, es būšu laimīgs. Citi atkal teica, ka panākumi, ja es dzīvē kaut ko sasniegšu, es būšu laimīgs. Un kad šis pētījums jau ilgst vairāk nekā 80 gadus, un šis pētījums atklāja vienu svarīgu lietu, ka ne šīs lietas, kuras tika nosauktas, ir laimes pamats, bet labas attiecības. Ja? Labas attiecības ir pamats tam, ka cilvēks ir laimīgs, ka cilvēks arī ir fiziski un garīgi vesels. Ja? Labas attiecības. Un tas arī šis laiks varbūt arī tieši liek šo uzsvaru uz labām attiecībām mūsu starpā, lai mēs saprastu, ka lai mēs būtu laimīgi, dzīves priecīgi, gandarīti par savu dzīvi, ka ļoti svarīgi ir veidot attiecības. Bet, kā jau iepriekš teicu, ka mūsdienās ir lielas problēmas ar šīm attiecībām, jo mums visiem trūkst laika, lai attiecības veidot. Šeit arī šodien noklausījos vienu tādu stāstu par laimi. Tāds arī interesants pamācošs stāsts, kurš saka, ka 3 brāļi atrada laimi bedrē. Varbūt daudz no jums zinat, ja? Un tad šī laime jautā vecākajam, ko tu vēlies? Viņš saka, naudu vēlos. Tad laime deva viņam naudu, un šis cilvēks aizgāja projām. Tad otram jautā, ko tu vēlies? Viņš saka, skaistu, labu sievu. Tad iedeva labu sievu, viņš aizgāja projām. Un tad trešajam jautā, ko tu vēlies? Viņš prasa laimei, bet ko tu gribi? Ko tu vēlies? Un laime saka, izvelc man no šīs bedres. Viņš padeva roku un izvilka šo laimi no bedres. Un aizgāja tālāk. Un šī laime sekoja šim cilvēkam līdzi. Ja, ka šis cilvēks bija laimīgs. Jo ne tikai viņš padomāja, ko viņš var saņemt, bet arī, ko viņš var dot otram. Man liekas, ļoti daudz pēdējā laikā mēs aizvien vairāk tādā patērētāja sabiedrībā dzīvojot, meklējot šīs te garīgās vērtības, mēs tiešām ļoti daudz domājam par tādām mantiskām lietām, par dāvanām tuviniekiem, par dārgām dāvanām tuviniekiem, un arī nereti var dzirdēt mēdījos dažādas aptaujas, kad cilvēkiem uzdot jautājumu, cik lielā naudas summā jūs plānojat tērēt Ziemassvētku dāvanām saviem tuvajiem? Un tie skaitļi patiesībā pārsteidz. Tas vairs nav runa par kaut kādām mīļām, pašdarinātām lietām, bet par datoriem, mašīnām un visādām citām smalkām tehniskām uzpariktēm. Un reizēm tas, man liekas, tas garīgais paliek kaut kur malā, un tās sirdsmīļās lietas, kas būtu paša darinātas, kaut kur paliek plauktā ļoti bieži, bet man prieks, ka aizvien vairāk mēs par to domājam. Bet varbūt arī tas saistās ar to, ka cilvēkam ir šī domāšana, ka es varu nopirkt otru cilvēku, ka es varu nopirkt mīlestību. Bet ir lietas, kuras tu nevari nopirkt. Pat dārgas dāvanas dāvinot, tas neatrisina jautājumu par labām attiecībām, par sarunu, par to, ka mēs satiekamies, ka mēs veltam laiku viens otram, ka mēs veidojam šo dialogu, ja? Tas jau neaizvieto dāvanas šīs lietas. Nevelti saka, ka cilvēks, kā saka, bagāts ir nevis tad, kad viņam ir daudz, bet tad, kad viņam pietiek. Man liekas, tas tāds ļoti vērtīgi atziņa ikvienam šī svētku laikā. Bet arī šis pats teiciens, ka mūsdienu sabiedrība ir patērētāja sabiedrība, kas grib tikai ņemt, bet maz domā par to, ka dot otram cilvēkam.
Man liekas, ka šis laiks varētu būt daudziem klausītājiem arī vērtīgs no tevis pašas teiktām mācībām, ko esmu dzirdējis. Man ļoti patika, tu kādreiz baznīcā teici, kad par tām divām istabām debesu valstībā, kur viena ir stāvu grūdām pilna un rūķi netiek no sērijas eņģeļa galā, un otra ir viena, kurā sēž viens skumīgs, un viena ir tā lūguma istaba, un otra pateicības istaba, kad mēs īsti ļoti bieži tikai lūdzam, prasam, un reizēm pat aizmirstam pateikt paldies par to, kas mums ir iedots. Nu jā, ja tu redzi un vērtē to, kas tev ir, tad jau arī tavā sirdī ir šī pateicība, bet citreiz mēs tā salīdzinām tikai sevi ar citiem un redzam, kas mums trūkst. Tas ir tās divas tā kā, filozofijas, ja divi tādi dzīves veidi, kad viens ir pateicības, šis dzīves veids ir pateicības filozofija, kad mēs redzam to, kas mums ir, un mēs pateicamies par to. Gan pateicamies Dievam, gan pateicamies otram cilvēkam, bet ir arī tas otrs veids, saucamā trūkuma filozofija, ka mēs redzam tikai to, kas mums trūkst, un mēs koncentrējamies uz šo negatīvo, šo trūkumu, un tad, protams, cilvēkā rodas skaudība un citas kaut kādas lietas, ja, ka mēs sevi visu laiku salīdzinām ar citiem. Bet mums jāiet no šīs trūkuma, jāpāriet no šīs trūkuma filozofijas uz pateicības filozofiju. Jā, šīs atziņas, es domāju, ir diezgan vērtīgas. Un ja mēs runājam par baznīcas dažādiem simboliem, kas ir gan Bētleme, gan eglīte, sveces, tas noteikti kaut kādā mērā ir noteikti sazobē ar arī baznīcas lietām. Kas ir tas, ko tas nozīmē un kāpēc tam ir jābūt varbūt tās mūsu kam vēl būtu jābūt svētku, teiksim, ne tikai galdā, bet arī mājās? Nu, šī galvenā dekorācija, protams, ir Betlemīte, un Betlemītes vēsture saistās ar svēto Francisku no Asīzes. Tas ir 12. gadsimts. Jā, tas ir 8 gadsimti ir šī tradīcija. Viņš bija pirmais, kurš izdomāja, bet tad viņš paņēma tos arī dažādus dzīvniekus, jā, un izveidoja šo Betlēmīti, lai cilvēks vairāk tā kā izprastu šo notikumu, jā, ko nozīmē piedzimt nevis pilī, bet piedzimt stallītī, silītē gulēt, jā, lai cilvēkam tas tā kā to tuvināt šo patiesību. Un šī dekorācija, protams, ir arī kā tāda īsa mācību stunda, tad var arī vecāki saviem bērniem pastāstīt, jā? Ne tikai par eglīti pastāstīt, jā, bet ja tev ir Betlemīte, tad var arī par šīm figūriņām, kas tur ir, jā? Kas ir Marija, jā? Kas ir šī sieviete blakus bērnam, ka tā ir viņa māte Marija, jā? Pēc tam ir Jāzeps, kas ir audžu tēvs, pēc tam bērns Jēzus, kas viņš ir, vai tur ganiņi, kuri atnāk, lai atdot godu jaundzimušajam jūdu ķēniņam. Ja, kad arī šīs lietas var pastāstīt. Ja, arī ļoti interesanti ir tradīcija, ko nozīmē tas zelts, ko viņi atnes vīraks, tāpat arī tās zāles, ja, kuras tiek pasniegtas. Ja, kad tam visam ir zināma simbolika, ja, kad zelts tiek pasniegts kā ķēniņam, kā karalim, pēc tam vīraks kā dievam. Jā, jo šis kā vīraka dūmi paceļas uz debesīm, tā mūsu lūkšanas paceļas pie Dieva. Un arī šīs mirres, jā, kuras ir paredzētas apbedīšanai, jā, runā par Jēzus cilvēcību, ka viņš piedzima kā cilvēks un arī pienāks diena, kad viņš nomirs, aizies no šīs pasaules. Ja, ka tam visam ir veselā tāda mācību stunda, ja, ka šīs nav vienkārši tādi simboli, lai vienkārši kā dekorācija, bet tam visam ir dziļāka jēga. Interesanti, vēl pirms raidījuma sākšanās mēs ar tevi runājām par dažādām šiem te kristietības svētkiem un arī par lieldienām ieminējāmies, kad lieldienas ir vecākas par Ziemassvētkiem. Kā tas ir sagadījies? Kristiešiem vienmēr tas centrs bija Kristus nāve un augšām celšanās. Tas bija tas notikums, kas arī pārveidoja visu pasauli. Tas, ka Dieva dēls piedzima, ja piedzimtu tikai un neko neizdarītu mūsu labā, tad tam arī ar to vien nepietiek. Ja? Bet
Bet Jēzus nāk šajā pasaulē, lai arī cilvēku atpestītu, lai cilvēku samierinātu. Ja? Kad mēs uz krustu skatāmies, ir šīs divas tā kā līnijas, vertikāla un horizontāla. Ja? Vertikāla norāda, ko izdarīja Jēzus, ka viņš mūs samierināja ar Dievu, ja? Ka cilvēkam ir šī pieeja pie Dieva. Un arī horizontālā tas ir attiecības cilvēku starpā, ja? Kad arī dod šo izlīgšanu cilvēku starpā. Un, šīs ir šī ir patiesība par lieldienām, ja, kad lieldienas ir šie galvenie svētki un viss liturģiskais gads arī tika pakārtots lieldienām, bet arī, protams, pienāk pie šī brīža, kad saprot, kad Jēzus ir par mums nomiris un augšām cēlies, ja, tad arī viņam taču bija jāpiedzimst, ka arī svarīgi, ka mēs svinam arī šos viņa dzimšanas svētkus, pieminam šo notikumu. Un mēs jau nezinām, kad Jēzus ir piedzimis, bet vienkārši, kad šis laiks laikam bija viss atbilstošākais, ja, šie saulgrieži, tad, kad ir vislielākā, vistumšākās dienas, ja, un tieši no saulgriežiem, no šī 23. vai 22. Ja, iesākās šis atgriezniskais process, kā aizvien būs vairāk gaismas, ja, kad Kristus arī kā šis gaismas simbols nāk šajā pasaulē, lai izgaismot šo pasauli, ja, lai šajā tumsā ienest gaismu. Tu esi studējis arī dažādās citās valstīs, un vai Ziemassvētkus visur svin vienādi, vai tomēr ir kaut kādas īpatnības, kas ir pie mums varbūt nedaudz savādākas, vai citur ir savādākas? Jā, katrā zemē ir kaut kādas arī savas tradīcijas. Protams, kā tā būtība ir tā pati, jā, bet varbūt tie galdu klāšana, svinēšana, piemēram, Polijā ir tā, ka visi dodās uz baznīcu tieši pusnaktī. Tradīcija, ka sākumā, kad redzam pirmo zvaigzni debesīs, tad sēžamies pie galda 24. vakarā, tad ir tā vesela tradīcija, kāda ēdieni, ko viņi nozīmē, ko simbolizē. Tā arī ir tāda sava veida mācību stunda. Mēs sakām katehēzi, kad vecāki skaidro saviem bērniem, jā, tās daudzas lietas, jā, ēdienos, ar ēdienu palīdzību. Ja? Un pēc tam visi dodās uz baznīcu un 12. Tad piedalās ganiņu misē. Man liekas, tāda tradīcija tieši ja, pie mums vairāk, kad daudzi saka, arī bija tāda doma, ka varbūt 12. pusnaktī taisīt tos dievkalpojumus, bet daudz vecāki saka, bet mūsu bērni jau gulēs. Mēs atnāksim, tad bez bērniem mēs atnāksim uz dievkalpojumu. Tāpēc visi grib jau agrāk, lai būtu. Tur jau 5, lai dievkalpojums notiktu, vai tur 7 vai 8 Man liekas, vai 9. Cilvēku vēlmē pielāgot sev labvēlīgākus vai laika apstākļus, vai laika sprīdi, vai tas ir, protams, pašsaprotams. Andri, kas būtu tavas rekomendācijas daugavpiliešiem un visiem Alises Plus klausītājiem, kā tu ieteiktu svinēt šos svētkus pašam ar sevi, ar ģimeni? Kas ir tavi ieteikumi? Protams, kā jau mēs raidījuma sākumā arī teicu, ka man tie ir svētki saistās ar ģimeni. Kad arī skaisti redzēt, kad bērni sabrauc pie saviem vecākiem, tie, kas dzīvo Rīgā vai kaut kādās citās vietās, citi pat atbrauc no ārzemēm pie saviem vecākiem, un kad kopā svin šos svētkus. Un, protams, ka šī svinēšana gan ģimenē notiek, gan arī baznīcā, kad atnāk cilvēks, ja, kad lai arī mēs redzam, ka šie svētki, lai mūs apvieno. Protams, arī zinu daudzu cilvēku arī sāpi, ka daudzi cilvēki saka, ka priekš manis Ziemassvētki ir visgrūtākie svētki. Ja, jo zinu, ka visi tagad pulcējas kopā, bet man ģimenes nav, es esmu viens. Un tā vientulība citreiz cilvēkiem daudziem, bet arī tādā gadījumā, ko varētu ieteikt, paskatīties apkārt, taču ir arī draugi, varbūt aiziet pie kādiem draugiem un kopā ar viņiem svinēt, jo tomēr šie svētki saistās ar to, ka mēs viņus svinam kopā. Gribās svinēt šos svētkus kopā, nebūt vientuļam, jo bieži arī vientulība tā arī kaut kāda ir mūsu izvēle. Ja, kad cilvēks citreiz pats izvēlas, es negribu nekur iet, es negribu nevienu svinēt, es gribu būt viens.
Bet pēc tam daudz cilvēki atkal sūdzās, jā, ka man neviens neuzdāvina nekādu dāvanu, jā, man neviens nepasaka kādu labu vārdu vai neapsveic ar šiem svētkiem. Man priecē īstenībā, ka ļoti daudz dažādas iedzīvotāju grupas aizvien vairāk šai laika periodā aizdomājas arī par dažādām labdarības akcijām, lai atcerētos par tiem cilvēkiem, ne tikai savējiem, bet arī visiem pārējiem. Cienītie radioklausītāji, šodien par Ziemassvētku nozīmi, to transformāciju laika gaitā un arī mūsdienu cilvēka šo te garīgumu meklējumu šodien raidījumā Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības sarunājāmies ar priesteri, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvestu, teoloģijas doktoru Andri Ševelu. Paldies tev, Andri! Jā, prieks būt kopā un dalīties šajās pārdomās. Uz šīs brīnišķīgās nots sakām visiem uz redzēšanos, laimīgu visiem jauno gadu, un vēlos tikai atzīmēt, ka šis raidījums ir tapis sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un finansē Mēdīju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem, un par raidījuma saturu atbild Sijā Alise Plus. Uz tikšanos nākošgad. Alisa Plus Radio.